Laipni lūgti atkrituma apsaimniekošanas sistēmas etapas video apmācībā parādi. Parādi sadaļā ir pieejams klientu saraksts, kuriem uz doto mirkli sistēmā ir negatīva bilance, jeb klients ir parādā. Tad šeit ir kreisajā pusē jūs redzat klienta līgumu numurus un nosaukumus, tekušo bilanci sistēmā un kavēto maksājumu apjoms uz doto brīdi. Ja parāds ir sasniedzis naudas summu un ir jāsāk parādu piedziņas process, tad klientu var pārvietot uz sadaļu uzsāktās parādu piedziņas šādā veidā. Mēs ienākam klienta kartiņā un komunikācijas formā zemāk izvēlamies, kādā veidā mēs esam informējuši klientu par to, ka viņš ir parādā. Pieņemsim, ka mēs esam zvanījuši, veikuši sarunu pa telefonu. Tad izvēlamies darbību uzsākt parādu piedziņu un saglabājam šo ierakstu. Redzam, ka klients ir nonācis uzsāktu parādu piedziņas sadaļā, lai jūs varētu darboties atsevišķi ar klientiem, ar kuriem ir uzsāktas parāda piedziņas. Parādnieku Excel var iegūt failu ar paplašinātu informāciju par esošo situāciju ar parādniekiem. Palūkosim, kā viņš izskatās. Jā, redzams, ka failā ir ļoti daudz informācijas par periodu, no kura perioda kāds parāds veidojas, kā arī kopsummas. Šis fails ir noderīgs parādnieku apstrādes procesam. Protams, novēlam jums tādus klientus, lai sistēmas sadaļu parādi jums būtu jālieto pēc iespējas retāk. Šai video apmācībā tas arī būs viss. Uz tikšanos citā etapas video apmācībā.